Kolēģi, paldies par iespēju dalīties dalīties pieredzē, kā Edgars man teica, lai padalos pieredzē ar to, ko es esmu pieredzējis strādājot kā U20 izlases galvenais treneris un pastāstot, ko spēlē citi, ko spēlējam mēs, kāpēc, ko tur varētu mēs uzlabot. Ja runājam par citiem, tad noteikti jūs paši to ziniet, neko jaunu es nepateikšu, kā U20 līmenis pasaules čempionātā, augstākajā divīzijā, tas varētu būt salīdzināms ar olimpiskām spēlēm pieaugušiem, jo uz to čempionātu brauc visi spēcīgākie, un tad tā atstarp starp augšgalu un tām, kas nav augšgalā, tomēr ir krietni lielāka nekā tas ir pieaugušo līmenī, un skaidrs, ka ASV, Kanāda, ko viņi spēlē, manuprāt, to pašu, ko spēlē pieaugušās komandas, spēlē līdzīgā stilā, jo gan spēlētāja resursi, gan meistarības un vispārējais viņiem ir likām. Līdzīgi var teikt arī par Zviedriju, Somiju, ka, manuprāt, viņi spēlē līdzīgi hokeja ceļš jau Somi, kuri pieturās pie tā paša stila, ko spēlē arī pieaugušās komandas, kā ir U18, to sīkāk noteikti Oļeks pateiks, bet katrā ziņā U20 līmenī viņi spēlē pilnīgi līdzīgi, varētu arī teikt par Čehiem, Šveici, un manuprāt, tas spēles stili jau arī ir līdzīgi visām tām komandām šajā līmenī, vismaz U20, tāpat kā spēlē pieaugušās komandas. Tikko redzam, mēs pirms mēneša bijām turnīrā Austrijā, kur mēs tikāmies ar pirmās līgas komandām, kur bija Austrija, Norvēģija, Dānija un mēs, te jāsaka, tās komandas, kas ir, kā zināms, U20 augstākā divīzija spēlē 10 komandas, kaut kur 9, 10, varbūt 8, un augšgals manas minētās pirmās līgas komandas, viņas ir tur ļoti spēkos līdzīgs, un tur vienā spēlē viss, kas var notikt. Ja runājam konkrēti par spēles stiliem, tad krīt acīs tas, ka Dāņi, Norvēģi grib spēlēt ar ripu. Loģiski, mēs visi gribam spēlēt ar ripu, bet viņi izteikti grib spēlēt ar ripu, spēlējāt to ripu visi slidojoši, kas, teiksim, mūsu spēlē ar Norvēģiem, kas bija otrā, bija acīm redzams, ka ļoti mobili, ļoti slidojoši, ko nozīmē slidojoši, ne tikai viņi māca slidot, viņi arī fiziski labi sagatavot, lai viņi spēja tādu spēli spēlēt. Norvēģi līdzīgā stilā spēlē arī pagājušo gadu pasaules čempionātā. Fakts, viņi izkrita no augstākās divīzijas, vai izkrita tāpēc, kas to lai zina. Mums bija iespēja ar viņiem pirms pasaules čempionāta nedēļu. Mēs kopā trenējāmies Ulrichshamnā, un tas dienas mainījās, kad viņi pa priekšu, kad mēs pēc viņiem katrā ziņā to bija iespēja viņus redzēt. Un tad redzot, kā viņu treniņus, viņu to darbību arī es teikšu, kad es skatījos un domāju, wow! Viņi no malas izskatās reāli labi, un, manuprāt, ar ripu noteikti labāk par mums. Mēs spēlējam arī savā starpā vienu pārbaudas spēli, no to pārbaudas spēli mēs uzvarējām. Mēs spēlējam vienkāršāk hokeju, vai tāpēc, vai ne tāpēc, un beigās, kā es teicu, arī Norvēģija izkrita no augstākās divīzijas. Te mēs, protams, varam filozofēt, vai izlase, teiksim, ir īstā vieta. Protams, es arī gribētu spēlēt ar ripu visu laiku, bet tā nenotiek. Ne Kanāda, ne Amerika nevar spēlēt visu laiku tikai un vienīgi ar ripu. Vai mēs to varam izdarīt, un vai tā ir vieta, kurā mācīt? Nezinu. Visdrīzāk tas gulstās uz jūsu pleciem, teiksim, mācīt viņiem spēlēt. Austrija, tā turnīra arī bija, un Austrija spēlēja vienkāršāk hokeju, teiksim, kas vērsts, kā saka, uz priekšu. Ne tik daudz šķērsām laukumām, bet vairāk uz priekšu, un tāpat visas tās spēles bija tur tik līdzīgas, un visām komandām tur praktiski vienāds punktu skaits. Edgars teica, man, lai es pasaku, kāda ir Latvijas hokeja stiprās un vājās puses. Jūs variet atbildēt uz viņu šo jautājumu. Es sēdēju, domāju tā. Es nevaru atbildēt. Viennozīmīgi, kas ir mūsu hokejs šajā vecumā stiprās un labās puses. Skaidrs, ka tas ir individuāls jautājums un ir tehniskāki, mazāk tehniski, ir fiziski spēcīgāki, mazāk fiziski spēcīgi, bet tā viennozīmīgi pateikt, kas ir Latvijas hokejas stiprās puses. Es tā godīgi sakot nevaru. Galvenā iezīme ir tā, ka mēs tur esam. Pirmkārt, pateicoties jums, ka jūs ar tiem bērniem strādājat, ka viņi izaug, un, protams, ka pateicoties vecākiem. Ka mēs pie mūsu šīs vienreizējās situācijas, un es pieļauju, ka tāda ir tikai mums, viņi ir bijusi, ir, un diemžēl es pateikšu, ka viņi arī būs tāda, kāda viņi mums ir, ka
līdz U18 līmenim šeit uz vietas mēs varam pietiekoši konkrēti spējīgi. Toļaks pierāda ar saviem puikām, ar U18 spēlējot šeit un esot konkrēti spējīgs augstākajai divīziju U18 pasaules čempionātā U20 priekš U20 spēlētājiem, protams, Latvijas, vai precīzāk sakot, šī brīža Baltijas čempionāts ir pa zemu. Jā, būs pāris cilvēki no Baltijas čempionāta ar U20 sastāvā, bet katrā ziņā tie būs tikai pāris cilvēki. Cīņas par neatlaidību noteikti mums ir kaut kas ir jākompensē tas, kā mums trūk salīdzinoši ar lielajām komandām, un tajā pat laikā, šīs izlases U18, U20, tur tā spēlētāju rotācija ir liela, tikai tāpēc vien, kad viņi iziet no šī attiecīgā vecuma, tad, ja pirmajā reizē, kad tajā augustā, tajā Covid pārceltajā pasaules čempionātā mēs spēlējam, tad es uzskatu, ka bija tādi 10-11 mūsu komandā, priekš mums laba līmeņa spēlējoši čeļi, tad decembrī jau tādi bija 7, pagājuši gadu bija 6. Kā būs šogad, to mēs vēl redzēsim, pēc mēneša būs čempionāts, tad mēs redzēsim, cik bija un kā būs. Protams, te nāk līdz arī Covid, kas noteikti atstāja to ieteikumu uz spēlētājiem, arī uz Oļa komandu, noteikti tas atstāja, pēc tam tas ies tālāk uz O20. Mēs redzam, ka, un jūs to labi ziniet, un daudz runājat ar bērnu treneriem, ka šis caurums, kad mums te viss bija aizliegts, kad brauc prom, tas noteikti arī nākotnē mums atstās iespaidu uz to visu. Kādas taktikas mēs izvēlējamies un stratēģijas spēlējot. Pirmais jau noteikti ir tas, kā es to redzu, vai kā treneris to redz, vienalga tas būtu es vai kāds cits. Un viena lieta, protams, tas atkal runājot par to spēli ar ripu, es varu gribēt spēlēt tikai ar ripu, bet diez vai tas ir iespējams. Un, teiksim, nav jau tas noslēpums, ka visiem zināms, ka diezgan ilgu laiku es biju izlasē, strādāju kopā ar Bobu Hartliju, un, protams, ka no viņa es daudz skatījies, daudz es ņēmis, un kaut kur zināms daudz līdzības mēs arī tai spēles stilā varam redzēt. Otra lieta, protams, kāda spēlētāja tavā rīcībā. Un kaut ja mēs skatāmies, uz kuriem mēs tagad braucam, un skatāmies, cik spēlētāji no mūsu komandas šobrīd spēlē, es par U20 skaidrs, ka runāju augstā līmenī, salīdzinoši ar citiem, tad tu saproti, ka visdrīzāk tev atkal vairāk spēles laika būs jāpavada spēlējot bez ripas. Tu spēlēs, mums pirmās 2 ir spēles Kanāda, Amerika, pēc tam Somija. Nevienā no viņām mēs nebūsim favorīti, un no tā mums ir jāiziet kā. Tas nenozīmē, ka mēs tur izējam noliekt galu, bet esam reāli, kad ripa pārsvarā būs viņiem. Loģiski, ka vairāk tev jāspēlē būs bez ripas un jābūt labiem būs šai komponentē, un tā mēs arī noteikti pievērsīsim lielu uzmanību. Nākamā lieta ir katra konkrēta pretinieka analizēšana. Protams, viss ir subjektīvi, tas, kā treneri to redz, kas konkrētajam pretiniekam ir stiprā puse, kas ir vājā puse. Ņemsim kaut kādu piemēram, tu spēlē ar tiem pašiem zviedriem. Viņi negrib ripu mest projām, viņi tur gribētu to ripu piņķerēties un iet ar ripu ārā no zonas, viņus vienkārši kaut kur ieblies stiklā un skriet viņai ātri pakaļ. Loģiski, ka tev tur tavā presingā tu pievērs uzmanību, lai viņš būtu pareizs, lai viņš būtu labas šīs saucamās nūjas, lai piespies viņiem taisīt, zaudēt ripu, jeb kā mēs hokeja valodā sakam, tos tornovers piespies taisīt. Otra lieta, kad viņi ir ļoti meistarīgi, tev tur jābūt uzmanīgam, lai tu neaizrautos, neiekrīt pretuzbrukumā. Un tad ir lieta, ja tu spēlē Norvēģiju, kur spēlē tieši tāpat, viņi tāpat grib piņķerēties ar to ripu, grib tāpat ņemties, bet viņi ir mazāk meistarīgi. Un tas, protams, tev pavēr lielāku iespēju, ka viņi kļūdīsies un ka tev būs šie vārdu gūšanas momenti, kā tu viņus izmantos, ko tālāk darīs ar ripu. Tas jau ir cits tās. Ja kaut vai mēs pagājuši gadu spēlējām ar Vāciju, Vācija arī, atkal tas ir tikai mans viedoklis, mans subjektīvs viedoklis, manuprāt, spēlēja pārāk skaisti priekš savu meistarības līmeņu. Un labi, viņiem vairāk labi meistarīgi uzbrucēja, bet tā doma, kā man izskatījās treneriem, bija, ka aizsargi pietur ripu, un viņi uzbrucēji centās aizskriet aiz muguras, un viņi spēlēja tālām piespēlēm, kur uzbrucēja ātrumā, tāda stila hokeja,
šo to mēs pret viņiem pamainījām, protams, spēlētājiem rādījām, redziet, viņi spēlē šādi ar tālām piespēlēm, tātad mūsu tā ideja ir, ja pilnīgi zaudēt, pie nosacījuma pilnīgi zaudēt ripu, ok, mēs nedaudz atliekamies atpakaļ un noņemam viņiem no šīs tālās piespēles, lai tie aizsargi slido. Tāpēc, ne tāpēc, pāris pretuzbrukumos mēs viņiem vārdus guvām, nu, katrā ziņā to spēli mēs uzvarējām. Ko mēs izlasē sagaidām no U20 spēlētājiem? Loģiski, ka jebkurš treneris grib, lai būtu tehniski un fiziski sagatavoti spēlētāji, kuri ir spējīgi spēlēt augstā līmenī. Nu, spēlētāji, kuriem var uzticēties. Tas ir nozīmē lēmumi, lai tur nebūtu avantūristi. Tas nenozīmē viņus ielikt kaut kādos dzelžainos rāmjos, ka viņi tur nedrīkst soli pa labi, soli pa kreisi. Loģiski, ka pirmkārt hokejs tā jau ir spēle. Viņi ir jāspēlē, bet tajā pat laikā, ja mēs visu laiku cenšoties vai gribot gūt vārtus, radīsim momentus pretiniekam un laidīsim iekšā, nu tas noteikti, ka nevienu treneru neapmierinās tādi lēmumi un tāda spēles gaita. Skaidrs, ka disciplinēti, gatavi darīt, ko situācija prasa. Nu, tev, kā saka, ja tev ir jādod piespēle, tad ir jādod piespēle. Ja ripi ir jāiemet zonā, tad viņi ir jāiemet zonā. Un ja viņi ir jābloķē, tad ir jābloķē. Un te man tāds ir viens punkts, kuru es priekš sevis noskatījis, vai atkal es saku tīri subjektīvi, tā es to redzu un tā es to domāju, tā ir mūsu latvietība. Ko es ar to domāju? Ir pietiekoši daudz spēlētāju, kuri ir gana ātri, gana meistarīgi, gana spēcīgi fiziski, bet viņi absolūti nav pārliecināti par sevi. Loģiski, ka tas ir mans darbs tad jau, bet sākumā tas ir gan jūsu, gan arī noteikti tas ir vēl ātrāk par jums, tas ir ģimenēs darbs, es nezinu, tas ir pilnīgi šobrīd es filozofēju, kā mēs viņu saucinām, jo ir ļoti daudz, kas nepārliecināti un nobijušies. Tāpat laikā ir atsevišķi spēles situācijas, ka viņi, vai pat spēles, kad viņi rāda ļoti atzīstamu sniegumu. Un es nezinu, varbūt tas ir kaut kur iziet no tā, ka visi tendēts ļoti uz to rezultātu. Nezinu, vai teiksim, tiem pašiem Norvēģiem, Dāņiem, ar kuriem mēs konkurējam, ir pa katru cenu mūsu galvenais uzdevums ir, teiksim, tur noturēties. Tāpat laikā tu skatoties, kā Norvēģi tur trenējās, visi atraisīti, visi brīvi, viņi tur spēlē, mēs tur tādi stīvi kaut kādi. Un par to latvietību, KHL pirmsākumos Lauris Dārziņš arī nāca no laukuma, tur dusmīgs čīks teikt, ka kaut kas nesanāk, vai kaut kas taisn, viņam teica, klausies, Lauri, tu esi latvietis, es esmu latvietis, ar to mēs varam lepoties. Bet, kad tu esi laukuma aizmirst, ka tu esi latvietis, jo tā mūsu latvietība laukumā nevēl nepalīdz. Un kaut tie piemērs no pagājušā pasaules čempionāta, šobrīd stāstīšu par vienu mūsu žurnālistu, no vārdu es neminēšu. Mēs pirms tās pašas spēles treneri ejam no halas ārā, un tur tā divos līmeņos tas celiņš un pa augšu iet tas žurnālists Latvijas, un es Edgaram Masāļsim saku, skaties, tu līdz redzēs, var sadarēt, viņš nesasveicināsies. Tā, ka viņam vajag interviju, kaut ko no ties, viņš sveicinās, viss normāli, nākamā diena viņš tev nepazīst. Viņš tagad 1,10 m pirms mums tā pāriet pāri pa ielu, austiņas ausīs, mūs neievēro, viss kārtība aiziet. To es arī saucu par latvietību manā skatījumā, jo tas ir nepārliecinās par sevi šaubots. Cilvēks, kurš šaubās par sevi, nav pārliecināts. Un daudziem jau mums noteikti arī bijis tā, ka mēs ejam pa veikalu un redzam kaut kādu pazīstamu cilvēku, negribas runāt, vai kaut kur griezīšu galvu projām, vai pēkšņi telefonu zvanu, vai īziņu jāraksta. Un es saku, šobrīd es filozofēju, bet jācer, ka tas kaut kā tur iet uz labo pusi un mainās, bet katrā ziņā tajā laikā, ko es esmu ar U20 izlasu, tāds beigās krasās pārmaiņas, es neredzu, jo projām tāpat mums ir daudz šo spēlētāji, viņi ir vēlreiz, saka, labi slido, viņš ir pietiekami tehnisks, viņš ir pietiekami fiziski labs, bet viņam ir problēmas ar to, lai to spētu rādīt laukumā un rādīt no spēles uz spēles, nevis tikai epizodiski. Viena lieta, protams, mums Latvijā, es šaubos, vai kādreiz būs spēcīgs tāds no gadu uz gadu čempionāts, kā mēs zinām, šo 30 gadu laikā ir bijuši kaut kādi uzplaiksnījumi, tur bija Samsung līga, kas atcerās tādu, ka mēs jau tur spēlējām. Vēl tur kaut kādi uzplaiksnījumi bija te pirms pāris gadiem pat bija, kad mums bija tur Liepāja, tas pats Olims, mēs, Mogo, kad bija vismaz 4-5 komandas, 4 ar astīti, konkrēti spējīgas, bet
kā es teicu, U20 līmenim, šis pa mazu U18 līmenim ir ok čempionāts, bet es runāju šobrīd par fizisko sagatavotību. Vienu, ko mēs noteikti varētu šo spēlētājus padarīt fiziski spēcīgāks, uztrenēt fiziski spēcīgāks. Pēc piemēram mums nav daudz jāiet, mums tādi ir riņķi apkārt, kaut arī ņemsim to pašu Rodrigo. Tas jau nebija jāatbrauc Bobam Hartleyam, vai viņam nebija jānokļūst Vancouver sistēmā, lai pateikt, jau klausies, tev ir rokas, tev ir galva, bet tu neesi fiziski spēcīgs. To mēs visi zinājām. Un tāpēc mana šobrīd pateikšu pārliecība, ka katrā mūsu skolā būtu vajadzīgs fiziskās sagatavotības treneris, vismaz viens uz visu skolu, kārtīgs, izglītots fiziskās sagatavotības treneris. Ne tas, kas mēs tur, jo fiziskā sagatavotība tā ir, manuprāt, ļoti dziļa un plaša zinātne, ko saņemot treneru certifikātu, to es, tā paclaiks caurumiņu paskatījies, un tas ir viss. Un katrā sporta skolā varētu šie treneri, kas strādā katrs ar savu grupu, kopā ar šo treneri izveidot programmu, lai tas būtu tomēr efektīvāks darbs, nevis vienkārši skrēja ap halu, tāpēc, ka arī mēs kādreiz skrējām. Lec barjeras, tāpēc, ka mēs lecām barjeras, vai skrējam pa trepītēm, tāpēc, ka mēs skrējam pa trepītēm. Protams, šis ir jau tāds komplicēts jautājums, jo daudzās halēs nemaz nav infrastruktūras, kur to, teiksim, darīt, gan zāles, gan vienkārši zāli, gan svaru zāli, jo, tajāpat laikā mēs esam gana izdomas bagāti, lai kaut kā šo kompensētu, bet toreiz mana pārliecība, ka katrā sporta skolā būtu jābūt vismaz fiziskās sagatavotības trenerim vienam, lai tas darbs tiktu darīts progresīvāk un pareizākās sliedēs, jo, ja mēs skatāmies arī kaut tādu valsts kā Francija, kur mēs baigi neuzstāp baigo hokeja zemi, protams, tur cits klimats, mēs pagājuši gadu bijām kontrolējā kausā Grenoblē, un viņiem pie halas, es pat varu nosaukt to angārs. Tur priekš 4 mājām, 5 sataisīti stieņi, tā kā stacijas tu vari taisīt. Tu tur vari gan skriet, tur ir hantelis, tur viss nepieciešamais, tas, kas vajadzīgs pamat vingrinājumiem, teiksim, tas saucamais deadlifts, bench press, viss, lai būtu, ko tu varētu darīt, plus tu varētu izskriet un trenēties skaisti, tur klimats cits, un tur principā nav vajadzīga apkura tajā halē, bet katrā ziņā tas pie halas ir, un skaidrs, ka tas nav jautājums jums, tas ir jautājums jau haļu īpašniekiem, pašvaldībām, bet vienalga, mēs arī pie tā, kas mums šobrīd varam iedot labāk, vairāk, lai šie spēlētāji nonākot līdz U18, un nerunājot jau tālāk, būtu fiziski spēcīgāki. Jo, ja mēs salīdzinām ar tām pašām citām valstīm, mūsu noslidoja Norvēģi, bet viņi mūsu vecumu, kāpēc viņi noslidoja? Ne jau tāpēc, ka viņi tikai labāk slido, viņi visi fiziski spēcīgi. Un jums, ko var teikt, protams, šajā vecumā gribētos, lai jūs agrīnajos šajos spēlētāju audzināšanas posmos mācītos slidot prasmu nūjas tehniku, māciet spēlēt, lai mums būtu mazāk spēks spēles, lai mēs tur neskriet, mums galvenais iemesls kādam iesist, tur nosist. Nereti ir dzirdēts tur, bet vairāk būtu tieši vērsti šie treniņi, spēles, uz nūjas tehniku un slidošanu. Protams, te atkal mēs varam teikt, ka katram vajag uzvaras, visiem vajag kaus, jo mums vajag, lai nāk vecāki nāks tur, kur ir uzvaras, un tas ir nebeidzamais stāsts, bet, galu galā mēs jau gribam, lai tās uzvaras ir tad, kad ir Latvijas krekls mugurā, bet, šo jau diezvēl mēs šeit tagad atrisināsim. Tā kā varbūt jums labi, varbūt slikti, bet man 5 minūtes nebija, es iekļāvos 20 minūtēs, tā kā paldies par uzmanību un lai mums izdodas.